Piektdiena, 2026. gada 13. marts. Kara vidū Irānas ietekmīgākais cilvēks nolēma parādīties sabiedrībā. Viņš apmeklēja ikgadējo Al-Qudsas dienas gājienu palestīniešu atbalstam, kuru tiešraidē filmēja kameras no visas pasaules. Skaidrs paziņojums, ka Irāna nebaidās, ka viņi joprojām stāv stipri. Bet to, ko viņš nezināja, bija tas, ka tieši tajā pašā dienā Amerikas Savienotās valstis bija izsludinājušas $10 miljonu atlīdzību par viņa galvu. Padomā par to uz mirkli. Tas bija tas pats cilvēks, kurš sniedza intervijas pilnīgā tumsā, bez loga, bez jebkādas detaļas, bez nekā, kas varētu atklāt, kur viņš atrodas. Tāds bija viņa paranojas līmenis. Un pat tad viena vienīga kļūda bija pietiekama. 4 dienas vēlāk Izraela paziņoja, ka Ali Laridžani ir miris. Šodien parādīšu, kā viņi to paveic un kāpēc tas, kas šķiet kā dažas dienas ilgs karš, patiesībā ir gadu desmitiem ilga plānošana, kas īstenojas reāla laikā. Pirms es pastāstu, kā viņš nomira, tev ir jāsaprot, kas bija šis cilvēks, jo bez tā tu nesapratīsi notikušā nozīmīgumu. 28. februārī 2026. gadā ASV un Izraela sāka kopīgu uzbrukumu Irānai. Kara pirmajā dienā viņi nogalināja Irānas augstāko līderi Ali Hamenei, kurš valdīja gandrīz 40 gadus. Tagad iedomājies, kādu haosu tas izraisīja. Tas ir kā nogalināt prezidentu, armijas ģenerāli un pāvestu vienlaikus, visu vienā cilvēkā, pašā haosa vidū. Irānai bija vajadzīgs līderis, un par to kļuva Ali Laridžani. Laridžani nebija parasts vārds. Gadu 10 pavadīja Irānas varas centrā, 12 gadus bija parlamenta priekšsēdētājs un vadīja kodolprogrammas sarunas ar rietumiem. Tas nozīmē, ka tieši viņš sēdēja pie galda ar amerikāņiem un eiropiešiem, lai apspriestu kodolprogrammu. Un pavisam nesen viņš bija Nacionālās drošības padomes sekretārs. Būtībā cilvēks, kurš koordinēja visas kara lēmumus. Kad Hameneģī nomira, Laridžani kļuva par cilvēku, kurš faktiski pārvaldīja Irānu, kontrolēja armiju, izlūkdienestus un pieņēma lēmumus par to, cik tālu karš ies. Izraela to zināja, un viņš zināja, ka Izraela to zina, tāpēc paranoja, tumsa intervijās, slēptuve. Un tas uzdod jautājumu, uz kuru neviens analītiķis vēl nespēja atbildēt. Kas notiek, kad jūs pilnībā iznīcināt bruņotas valsts vadību? Labi, mēs nonāksim līdz tam, bet vispirms jums ir jāsaprot plāns, lai saprastu, kā Laridžani tika nogalināts. Jums jāsaprot, ko Izraela darīja 18 dienas iepriekš. Tas nebija nejauši, bet plānots. Pirmajā dienā Izraela nogalina Hamenei, augstāko līderi, un likvidē režīma galvu. No 2. līdz 13. dienai. Izraela 2 nedēļas sistemātiski iznīcina Irānas militārās spējas, raķešu bāzes, jūras spēku objektus, infrastruktūru. Mērķis bija vienkāršs – neļaut Irānai reaģēt ar pilnu spēku, kamēr tika veikts īstais darbs. Nākamajā dienā Izraela nogalina Laridžani, kurš bija pārņēmis vadību. 2. galva. Tā bija secība, nevis nejaušība. Izraela ievēroja skaidru doktrīnu, sistemātiski nocirst Irānas vadību, vienu pēc otra likvidējot vīrus, kuri spēja pieņemt lēmumus. Bez vadības armija nedarbojas. Nav svarīgi, cik daudz raķešu ir, ja nav kas izlēma, kad un kā tās lietot. Un Izraēlas aizsardzības ministrs, Izraēlas Kats, to pateica tieši bez aplinkiem. Režīma līderi tiek nogalināti un viņu spējas tiek iznīcinātas. Tagad nāk visspilgtākā šī stāsta daļa, un visticamāk neviens cits kanāls tev to nepastāstīs tik detalizēti. Laridžani bija paranoisks ne bez iemesla. Viņš zināja, ka amerikāņu un izrēliešu spiegi ir izkaisīti pa Irānu
un viņš ir galvenais mērķis. Tāpēc viņš rīkojās pareizi, slēpa seju, balsi un atrašanās vietu. Bet viņš pieļāva kļūdu. 13. martā viņš iznāca no slēptuves, lai piedalītos Al-Qudsas dienas mītiņā. Tā bija politiska izvēle – parādīt pasaulē, ka Irāna stāv kājās, ka vadība nav aizbēgusi. Spēka apliecinājums. Tas darbojās, kamēr viņš bija mītiņā. Savienotās valstis un Izraēla neuzbruktu līderim civiliedzīvotāju pūlī. Viņš to zināja, tāpēc parādījās pamāja kamerām un teica rumu. Ko viņš nezināja, bija tas, ka, kamēr viņš māja kamerām, domādams, ka ir drošībā, Izraēlas iznūkdienests jau strādāja. Katrs viņa solis tika reģistrēts, katrs iespējamais maršruts tika kartēts. Mītiņš, ko viņš izmantoja propagandai, kļuva par viņa slazda sākumu. Problēma nebija doties uz mītiņu, problēma bija atpakaļceļš. Saskaņā ar Izraēlas presē citētajiem drošības avotiem, kas vēl nav neatkarīgi apstiprināti no lielajām aģentūrām, Izraēla izmantoja divas lietas, lai izsekotu Laridžani. Pirmā bija progresīva elektroniskā kara darbība. Saskaņā ar ziņojumiem, Izraēla bija izveidojusi tā saukto mirušo zonu Irānas radarā. Viņi izslēdz Irānas novērošanu konkrētā teritorijā, pašiem irāņiem to nepamanot. Viņu aizsardzības sistēma rādīja, ka debesis ir tīras. Tā nebija. Otra lieta bija Laridžani sakaru noklausīšanās. Tie paši avoti norāda, ka viņš izmantoja šifrētus sakaru tīklus, kaut ko līdzīgu īpaši drošam WhatsApp. Izraēla bija iekļūsi šajās komunikācijās un sākusi sniegt nepatiesu informāciju par draudu līmeni reģionā. Laridžani un viņa apsargi saņēma signālus, ka ceļš ir brīvs, ka nav nekādu briesmu. Aiz šīs operācijas stāvēja vienība 8200 Izraēlas armijas elektroniskās izlūkošanas un spiegošanas nodaļa. Iedomājies to kā Izraēlas ekvivalentu ASV NSA, tikai koncentrētāku, ātrāku un ar operāciju vēsturi, kas izbiedētu jebkuru valsti pasaulē. Tā ir lielākā vienība visā Izraēlas armijā. Kāds bijušais komandieris, kurš šajā vienībā pavadīja 33 gadus, to labi raksturoja sakot: nav nevienas nozīmīgas Mossad vai jebkuras Izraēlas izlūkdienesta operācijas, kurā vienība 8200 nebūtu iesaistīta. 90% no visas Izraēlas izlūkinformācijas nāk no tās, un zini, kas ir vēl iespaidīgāk? Šīs triks ar viltus informācijas ievietošanu ienaidnieka sakaros nav izgudrots tagad. Vienība 8200 jau izmantoja tieši šo metodi pirms vairākiem gadiem, kad izveidoja vīrusu ar nosaukumu Stuxnet, kas klusi iebruka Irānas Natanzas kodolcentrifūgu vadības iekārtās. Šīs centrifūgas griezās ar 1000 apgriezienu minūtē, lai bagātinātu urānu. Vīruss sāka šīs iekārtas pātrināt un palēnināt neregulāri, iznīcinot tās no iekšpuses. Kamēr Irānas tehniķu ekrāni rādīja, ka viss darbojas perfekti, viņi turpināja strādāt kā parasti, neko nemanot, līdz simtiem iekārtu vienkārši pārstāja darboties. Uzbrukumu atklāja, kad jau bija par vēlu. Izraēla izmantoja to pašu principu pret Laridžani. Likt ienaidniekam noticēt, ka viņš ir drošībā, kamēr slasts jau bija aizvēries. Tad viņi devās uz slēptuvi pārliecināt, un tieši tad notika uzbrukums. Slepenajā slēptuvē, kur viņš bija patvēries Teherānas nomalē, Laridžani tika trāpīts. Kopā ar viņu gāja bojā viņa dēls Morteza Laridžani un viņa biroja vadītājs, kā arī vairāki apsargi. Bet Laridžani nebija vienīgais mērķis tajā naktī. Tajā pašā operācijā Izraēla likvidēja ģenerāli Golamrezā Soleimānī, Basidžu spēku komandieri,
kas būtībā ir režīma politiskā policija. Šis cilvēks bija atbildīgs par protestu apspiešanu Irānā, izmantojot vardarbību, masveida arestus un spēka pielietošanu pret civiliedzīvotājiem. Un šeit ir ļoti svarīga taktiska detaļa. Soleimānī neatradās štābā, viņš darbojās improvizētā mītnē, teltī. Viņam un viņa vietniekam bija liegts izmantot jebkādu pastāvīgu atrašanās vietu. Iemesls? Viņi zināja, ka pastāvīgas vietas ir ievainojamas, tāpēc viņiem nācās improvizēt. Tas nepalīdzēja. 2 mērķi, 2 uzbrukumi vienā naktī, koordinēti ar ķirurģisku precizitāti. Tagad seko šī stāsta nežēlīgākā ironija. Pāris dienas pirms nāves ģenerālis Soleimanijs sniedza interviju, kurā ar pilnu pārliecību apgalvoja, ka Izrēla ir spēja karot tikai 10 dienas, pēc tam Irāna uzvarētu. Viņš tika nogalināts kara 18. dienā pēc uzbrukuma Laridžani. Izrēla rīkojās tā, ka mainīja spēles gaitu. Aizsardzības ministrs Izraels Kats paziņoja, ka Izraels armijai ir atļauts likvidēt jebkuru Irānas virsnieku, neprasot papildu apstiprinājumu. Starp citu, bija tikai viens nosacījums – mērķim jābūt apstiprinātam un plānam jābūt gatavam izpildēt. Tas nozīmē, ka jebkurš Irānas līderis Izraels redzeslokā var tikt nekavējoties likvidēts bez birokrātijas vai valdības sēdes. Un tajā pašā dienā, kad tas tika paziņots, tika nogalināts arī Irānas izlūkdienesta ministrs. Izrēla ne tikai reaģēja, tā medīja sistemātiski un pātrinātā tempā. Stāsts kļūst vēl sarežģītāks un satraucošāks, jo turpmākais ir kaut kas, par ko gandrīz neviens nerunā. Redzi, visi svinēja Laridžani nāvi kā stratēģisku Izraēlas uzvaru. Un militārajā ziņā tas patiešām ir taisnība. Iznīcinot ienaidnieka vadītāju, tu vājini ienaidnieku. Šim stāstam ir arī otra puse, par kuru maz runā. Laridžani nebija tikai komandieris. Viņš bija vienīgais Irānā, kas spēja darīt abas lietas vienlaikus. Darboties režīma iekšienē, runāt ar ģenerāļiem, pieņemt militārus lēmumus un vienlaikus sēsties pie sarunu galda ar rietumiem. Viņš vadīja Irānas kodolsarunas. Viņš pazina amerikāņu un eiropiešu diplomātus, viņš prata runāt starptautiskās diplomātijas valodā. Viņš bija vienīgā iespējamā izeja, lai izbeigtu šo karu ar sarunām. Bijušais Jordānijas vēstnieks ASV labi raksturoja Laridžani. Viņš šķita vienīgais, ar kuru starptautiskā sabiedrība varēja sarunāties. Tagad, kad viņš ir miris, ir grūti zināt, ar ko tagad runāt revolucionārajā gvardē. Tas nozīmē, citiem vārdiem sakot, ka Izraēla iespējams militāri ir iznīcinājusi vienīgo cilvēku, kurš varētu diplomātiski izbeigt šo karu. Vai zināt, ko tas nozīmē Irānai? Padomājiet! Ali Hamenejs tika nogalināts pirmajā dienā. Augstākais līderis gandrīz 40 gadus. Ali Laridžani tika nogalināts 17 dienas vēlāk. Vīrietis, kurš pārņēma vadību pēc Hameneja un bija izlūkdienesta ministrs, tika nogalināts tajā pašā dienā kā Laridžani. Un jaunais augstākais līderis, Močtaba Hamenejs, iepriekšējā dēls, steidzīgi ievēlēts pēc tēva nāves, vienkārši pazuda. Neparādās sabiedrībā, nesniedz intervijas, neviens īsti nezina, kur viņš atrodas. Prezidents Trumps bez pierādījumiem teica, ka ir dzirdējis, ka Močtaba nav dzīvs. Padomājiet, ko tas nozīmē praksē. Irāna ir valsts ar vienu no lielākajiem raķešu arsenāliem tuvajos austrumos. Ar bagātinātu urānu, kas paslēpts pazemes bunkuros, ar militāriem spēkiem, kas izkliedēti pa visu reģionu. Ar spēju slēgt Hormuza šaurumu, kanālu, pa kuru tiek transportēti 20% visas pasaules naftas. Šo valsti varētu pārvaldīt spoks vai pat neviens. Izraēla 18 dienas īstenoja ļoti skaidru stratēģiju – sistemātiski likvidēt jebkuru personu, kas spēja pieņemt lēmumus Irānā. Un tas darbojas, vismaz uz papīra.
Atceries, kādu jautājumu uzdevu sākumā? Kas notiek, ja pilnībā iznīcina bruņotas valsts vadību? Kad nav neviena ar pietiekamu autoritātu, lai pavēlētu pārtraukt šaut, kas aptur raķetes, kas pieņem lēmumu sākt sarunas, kas izlem, vai Hormuza šaurums būs atvērts vai slēgts. Režīms bez līdera nevienmēr apstājas. Dažreiz tas ir bīstamāk, jo ģenerāļi un reģionālie komandieri rīkojas patstāvīgi, bez koordinācijas un kontrolas. Izraēla iznīcina galvu, bet ķermenis joprojām stāv kājās, bruņots un arvien vairāk bez cilvēka, kas kontrolētu tā rīcību. Kā jūs redzat, tā nebija tikai karš, kas tagad tuvojas savai 19. dienai. Tā bija 10 gadiem ilga operācija, kas materializējas reālajā laikā. Izraēla nepamodās 2026. gada februārī ar lēmumu rīkoties. Viņi precīzi zināja, ko nogalināt, kādā secībā un kā. Katrs vārds sarakstā un katra slēptuve tika izsekoti. Tas ir gadiem ilgas izlūkošanas, pacietības un ķirurģiskas plānošanas rezultāts. Jautājums, kas tagad paliek, nav par to, vai Izraēla uzvarēs, bet gan par to, kas notiks pēc tam, kad būsi likvidējis visu ienaidnieka vadību. Kas tad paliks, lai parakstītu mieru? Tagad es gribu zināt tavu viedokli. Vai tu tici, ka Irāna spēs pārorganizēties bez skaidras vadības, vai arī tas ir režīma beigu sākums? Pastāsti man komentāros, ko tu domā. Ja šis video lika tev aizdomāties, padalies ar kādu, kam jāizprot, kas notiek tuvajos austrumos. Abonē kanālu, lai nepalaistu garām nākamos kara notikumus. Tiekamies nākamajā video.